Labrīt, labrīt. Nu ko, ir 9:30, es eju tikai tagad uz brokastīm. Diena numur 3. Es jums tiešām atklāti teikšu, es vakardien montēju video un ieliku video YouTube'ā un bija jau pāri pulkstens 2 naktī pēc Ēģiptes laika. Nu labi, pēc Anglijas laika tas ir 12 naktī, bet es jums tiešām teikšu, ka šī video montēšana un taisīšana paņem savu enerģiju, un tāpēc es šodien atļāvos arī ilgāk pagulēt un atpūsties. Bet, nu, jā, tagad eju brokastīs, centīšos šodien pa vieglo. Pirmā lieta – kafijas krūzīte. Tā, šajā maisiņā esmu nopirkusi apavus priekš iešanas iekšā jūrā. Pakmiņiem ejot, kājas nespiedīs. Man, diemžēl, tādi apavi bija mājās, bet es nepaņēmu viņus līdzi un īsti arī nesapratu un nezināju, vai tādi būs vajadzīgi vai ne. Jo iepriekšējā viesnīcā, kur mēs bijām pagājušajā gadā, tur bija smilšaina pludmale un nevajadzēja nekādus apavus. Bet šajā pludmalē, diemžēl, ir vajadzīgi. Nu, tad es iegādājos, un viņš man iedeva ļoti labu atlaidi tikai par $4. Tā, šodien dienas outlook, apģērbs ir šāds. Viegla aciņa pa virsu, to es vispār noņemšu un vienkārši paņemšu līdzi, ja nu gadījumā sāks ļoti saule cepināt, lai vismaz mazliet ir kaut kas uz pleciem. Nu tā, iesim šodien peldēties, atpūsties. No manis šodien daudz video nebūs. Šodien diena ir mana Venēras diena, kā nekā piekdiena, vai ne? Piekdiena, Venēras diena. Diena numur 3 turpinās. Šodien es diezgan daudz atpūtos un veltīju laiku tiešām sev. Biju gan jūrā, izpeldējos. Man superīgas sievietes no Odesas padalījās ar savu masku. Es arī mazliet redzēju zemūdens pasauli, zivtiņas. Diemžēl nofilmēt pašai man tas neizdevās. Nav piemērots aprīkojums, nav tāda kamera, lai varētu zemūdenī filmēt, bet viennozīmīgi ļoti skaists skats. Tāda diena, kad es peldējos, un vēl viens ļoti interesants fakts, kad es šodien iepazinos ar krievu blogeri, krievvalodīgo, pareizāk tā jāsaka. Un viņš arī mazu interviju no manis paņēma, tā ka būs arī mazs fragments, ar kuru varēšu jums padalīties, kā es, kādas atsauksmes devu šim jau pieredzējušajam blogerim, kurš tiešām dzīvo jau šeit Ēģiptē 3 gadus un patstāvīgi braukā pa dažādākiem hoteļiem, viesnīcām un dalās ar savu pieredzi, ar saviem
teiksim, novērojumiem, kas viņam patīk, kas nē. Nu, lūk, tā kā jā, arī jauna pieredze man, kā jaunajam YouTube kanāla blogerim, ceļotāja prieks, tad arī bija fantastiski tiešām parunāties ar pieredzējušu blogeri, kurš jau šo dara vairāku gadu garumā. Tā kā ielikšu arī fotogrāfiju ar viņu. Tikko iznācu no savas viesnīcas un dodos uz savu otrās masāžas seansu, kas būs vairākās stundas garumā, un būs arī džakūzi un sauna, un pēc tam man būs arī foršā kafē. Es sarunāju ar tām pašām superīgajām meitenēm, kas man šodien padalījās ar masku. Mēs brauksim kopā uz foršā kafē, lai man būtu drošāk un, nu jā, viennozīmīgi vārdu sakot, drošāk doties uz turieni, lai nav tā, ka man vienai pašai jābrauc. Tā, ka sekojiet līdzi, būs ļoti daudz skaistu visādu video un fotogrāfiju tieši no šīs slavenās kafejnīcas foršā. Bet pagaidām es dodos uz savu masāžu un paskatieties, cik dievišķīgs skats aizmugurē. Vai nav brīnišķīgi, mīļā? Ir vērts dzīvot šādiem skatiem, lai pieredzētu dzīvē. Ceļotāja prieks, Vineta Gavrilova, tiekamies līdz vēlākam. Esmu tikko iznākusi no masāžas. Tiešām grūti parunāt, jo esmu tādā ļoti relaksa stāvoklī šobrīd. Bet tiešām varu teikt to, ka vienkārši wow, super fantastiska. Man atkal tieši tā pati sieviete taisīja otro reizi masāžu. Iesim iekšā, paskatieties, cik skaista, jā, Mini Cooper. Reku kafejnīcas vieni vārti, un tur arī galvenie vārti. Šajā kafejnīcā viena no galvenajām vietām un estētiski skaista vieta, kur fotografēties priekš sociālās vides, vai ne? Piekritīsiet man. Skaisti, relaksējoši, vienkārši skaista estētiska vieta. Baudam kopā! Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani un baudījāt šo dienu. Ceļot prieks, Vineta Gavrilova.